Vai es esmu aprobežots fanātiķis? Kā gan lai es tāds nebūtu? Pats kungs Jēzus, Dieva dēls, kļuva cilvēks, paņēma manu grēku, izcieta manu sodu, mira un augšām cēlās 3. dienā un dāvāja man mieru un salīdzināšanu ar Dievu, grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Vai Jēzu, kurš sludināja to, ka viņš ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens nevar nākt un tikt pie tēva kā vien caur viņu, vai jūs viņu sauktu par aprobežotu fanātiķi? Kā ar apustuļiem, kuri drosmīgi sludināja, atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju, ticiet uz Jēzu Kristu un liekaties kristīties, tad jūs arī saņemsiet šo pestīšanas dāvanu. Jā, Jēzus mācīja, ka šaurs ir tas ceļš un šauri ir tie vārti, kas ved uz dzīvību, bet plats ir tas ceļš, kas ved uz pazudināšanu. Tur ir daudz maldu reliģijas, arī pievilti ticīgie, remdeni ticīgie, un kā gan viens cilvēks, kurš patiešām tic, ka Dievs Jēzu Kristu to ir paveicis priekš viņa, varētu būt remdens. Nē. Ja mēs tiešām zinām un esam atzinuši patiesību, tad mēs būsim fanātiski, viņa sekotāji, gatavi arī atdot savas dzīvības par šo vēsti un par šo patiesību, jo viņš atdeva savu dzīvību par mums. Tamdēļ mēs, atzīstot patiesību, esam gatavi maksāt to dārgāko cenu un dzīvot pašaizliedzīgi un fanātiski, sekojot viņam, nododot savas dzīves par upuri tam kungam.